Tai pašā tipoloģijā, kas pašlaik tiek lietot, sadalīts 10 tipos, ir divas principiālas problēmas. Svarīgākā no tām ir tā, ka šeit vienkāršošanas dēļ nav ņemts vērā pH un attiecīgi mums distrofija jūk ar mīkstajiem ezeriem, kam, semidistrofajām, vai tādiem, kam pH nav tik, kas nav īsti puru ezeru, un tāpēc viņu novērtēšana tur, ja cilvēki to nesaprot, ka šī tipoloģija ir nepilnīga, iet galīgi krustā. Otra problēma ir kļūda. Otra kļūda ir ezeru tipoloģijā ir sadalīti pēc vidējā dziļuma, nevis pēc stratifikācijas esamības vai neesamības. Vajadzēja dalīt nevis seklos, vidējos un dziļos, bet vajadzēja dalīt pilnīgi nestratificētos, daļēji vai pa laikam stratificētos. Ir saprotams, kas ir stratifikācija. Stratifikācija ir ūdeņas noslāņošanās ezerā, kā termiskā un daļai arī ķīmiskā stratifikācija, kuras rezultātā zemākie slāņi ir augstāki un bagātāki ar fosforu, un augšējie slāņi ir siltāki, un viņos fosfors var būt pat ap 10 reizēm mazāks dziļos. Mēriju Baltmuižas ezerā iznāca apmēram 10 reizes mazāk puslīdz virsmā nekā dziļākajos slāņos. Un temperatūras atšķirības arī ir milzīgas. Ir kaut kādi, dziļajos mazajos ezeros lejā ir 3,8 grādi. Kolēģi, daži ir dzirdēts, sāk ezera pētījums, paņemot paraugus nevis no virsmas, bet pirmo paraugu viņam no apakšas. Tāpēc, ka pirmā parauga no ūdens tur ir daudz, no paraugu ņemšanas to ielēj uzreiz jau spainī, kurā ir alus pudeles. Ja? Tik augsts, tiešām augsts apakšā ūdens nostratificējies. Un ja tas nav ņemts vērā, tad mums tā ezera apsaimniekošana, tas ir ļoti būtiski. Un tāpēc tā tipoloģija ir kļūda. Tā, lai tiktu pie stāvokļa, pie izpratnes par ezeru, ir vajadzīgi mērījumi, tie ir apmēram sarakstīti visi tie, kas ir pilnīgi nepieciešamie. Pietiekoši daudz ir jāzina par šiem pašiem parametriem, par viņa mērīšanu. Pretējā gadījumā nevarēs, ja nepieciešams šīs zināšanas, jāprot praktiski mērīt, pašiem jāprot strādāt, lai varētu viņas izvērtēt. Pretējā gadījumā mēs te nevarējām saprast, kāpēc vienam ezeram fosfors ir visvairāk Latvijā. Izrādījās, ka ir viens liels mērījums februārī, siltā gadā, februārī, un ezers ir sekls. Viņi vienkārši mērījuši tūp pie krastu un iesmēluši dūņus no grunts. Viņi baidījušies iet tālāk, jo, seklā ezerā, lielā ezerā, tur, ja ledus ir plāns, tālu neaizies. Un ja šīs lietas nezin, tādā gadījumā precīzi izvērtēt situāciju, standarta situāciju, sākam sezonu, aizmirstam noņemt vāciņu no sensora, mēram ar sensoru ar visu vāciņu. Un tāpat arī jāzina, kā visi šie mērījumi ir nosacīti. Doma tāda fosforu izmērīs, un tur būs viss pareizi. Reāli veģetācijas sezonā viss ir augos. Mērījuma datu jomā tur mēs esam krietni pastrādājuši. Tas ir darbs daudziem gadiem. Jāsavāc ir visi iepriekšējie mērījuma dati jādabū. Un pēc tam var taisīt kaut kādu mērījumu programmu, lai neizmērītu lieku un lai izmērītu to, kas vēl ir vajadzīgs. Mums viņi ir daudz, bet ar to vienmēr par maz. Viens piemērs, kā vāc vecos datus. Viens piemērs ir Umja vecā karte, 908. gada dziļuma karte. Lai tiktu pie ezera novērtēšanas, lai pareizi interpretēt datus, obligāti jābūt tam mērītājiem, jābūt ir personiski bijušam tur klāt. Pretējā gadījumā viņš nevarēs saprast, viņam bieži vien ar plikiem mērījumiem, viņus neieliekot situācijā, būs kļūdas. Ko viņš? Lielākais, smagākais punkts ir ezera stāvokļa novērtēšana. Mums Latvijā ir apmēram 4 cilvēki, kas to var izdarīt pietiekoši augstā kvalitātei. Un tur tiešām ir ļoti, ļoti daudz kļūdu. Tās ir apmēram tās prasības
kādas ir vajadzīgas, bet praktiski novērtēšanā ir ļoti daudz kļūdu, gluži vienkārši tāpēc, ka cilvēki vai nu nav pietiekoši piestrādājuši, vai arī viņiem nav pietiekoši zināšana. Apdraudējumu, kā ir redzes, ja es esmu notekūdeņu fans, tad tur notekūdeņu pirmajā vietā, bet tie ir apmēram visi tie galvenie apdraudējumi, kādi mums ir ezeriem notekūdeņu attīrīšana. Tur ir problēma tāda, ka mums notekūdeņu attīrīšanā retkad rēķinās ar to, ka viņiem jāsasniedz efektu. Skaitās teorētiski attīrīts, paņemam pēc normatīva akta, kas rakstīts, bet to, ka jāizvāc fosforu, kas varbūt maksā kādu tiesu vairāk, tas tiek ņemts vērā ļoti reti. Biežākās kļūdas. Kā es teicu, notekūdeņu attīrīšana, bioloģiska attīrīšana ļoti maza, stipri nepietiekami samazina fosforu daudzumu. Ja mēs novedam notekūdeņus ezerā, ja tas tiešām ir nepieciešams, tādā gadījumā fosforu ir jāizvāc tā nopietni ar ķīmisko izgūstnēšanu. Jā, Vestienā arī bija ļoti raksturīgs piemērs. Viņiem bija slikts ezers, kvalitātes nav, nomainām attīrīšanas iekārtas, dabūjam rezultātu to pašu. Naudu esam iztērējuši. Vēl ir raksturīgi kļūda par to, ka cenšas atdalīt slāpekli, kaut gan lielais skaitnieks ir fosfors, slāpekli atdalot un fosforu nepietiekam atdalot, dabū pat pretēju efektu, zilaļģis vairāk. Un labie piemēri, ir reizēm patīkam paskatīties, kur ir nostrādājis kāds cilvēks, nezināms cilvēks, bet labi iekārtojas situāciju. Par Balvu, par Alūksnes ezeriem, tas ir puslīdz zināms, ka tur kādreiz laid iekšā notekūdeņus ezeros, un šī situācija ir pārtraukta, vienkārši aizved vai uz iztekošo upi vai tam līdzīgi. Tas ir tipisks gājiens Eiropā, kur tas jau visur izdarīts. Mums arī ir vairākās vietās, kur tas ir iespējams, tas vēl stāv priekšā. Kur Jaunavas ezers, aizbraucam pie ezera, skatāmies pie ezera ferma, slikts ezers. Skatāmies, izmēram skābekli, ir viss kārtībā. Pēc tam izrādījās pie fermas, kur iet noteka meliorācija uz ezeru, tur ir uztaisīta tad kārtīgi kabats, ar to filtrējas, tais tur ezers bija šī sliktāks, vispārējais kārtībā. Kāds nezināms ģēnijs ir pastrādājis. Zosnes ezerā ir ļoti elegants notekūdeņa risinājums. Viņiem skaitās, ja paskatīsieties informācijas sistēmās rakstīts, ka noplūst meliorācijas grāvī notekūdeņi. Tas nav gluži taisnība. Viņiem tur vienkārši informācijas tai sistēmā nav punkta, ka viņu nav. Viņi aiziet uz parasto standartu vecu bioloģisku attīrīšanu, tad ir viens dīķis, tad ir otrs dīķis, nosēdīķis, tad ir trešais dīķis, un pēc tam viņi aiziet tādā graviņā un iefiltrējas gruntī. Rezultātā mums ir ciemats, kuram ir notekūdeņi, un ezers, kurā var brīvi peldēties turpat blakus. Damīpuru ezers, jaunākais piemērs Rīgā, patiku paskatījos. Viņam tur nāk no privātmāju kvartāla, nāc iekšā piesārņojums, viņi vienkārši viņam apvedīja apkārt pa apakšu. Varat aiziet paskatīties. Un normatīvos aktos mums, tā ir mums liela bēda. Tur absolūti nav diferencētas pieejas. Un normatīvos aktus veidojot uz direktīvu bāzes, parasti cenšas ievērot direktīvas burtu, tāpat kā pie mums likuma burtu, un nedomāt daudz par mērķi. Ja mēs tos mērķus vairāk padomāsim vienmēr par mērķiem, mēs noteikti sasniegsim daudz vairāk. Tas arī viss. Es ceru, ka ir jautājumi. Jā, gan jau, ka ir. Paldies. Jā, tieši tā. Tas vienmēr labi nodara. Man ir jautājums, jūs tā sākāt tur piesārņots, jūs uzskaitījāt dažādas metodoloģijas un kaut ko tādu paklau, bet pēc būtības, ja mēs iedzinamies. Latvija taču ir kļuvusi zaļāka pēdējos 10 gados. Mēs mazāk lietojam šito salpetri un visus tos sliktos lauksaimniecībā, un varbūt, ka mēs viens otru esam iemācījušies prikt ekoloģisko veļas pulveri. Kad jūs tos ezerus mērat kā notekūdeņu savākšanas vietu, tad beigās tie radītāji iet zaļāki vai netik zaļāki? Kopumā ņemot. Pēdējā laikā attiecībā uz ezeriem liela uzlabojuma nav notikuši. Pastāv tāda ļoti stūrgalvīga sistēma skatīties uz normatīvu
to burtu. Tāpēc, piemēram, Lielais Ludzas ezers, kas ir